bēdas. Redziet, nāk stunda un ir jau klāt, kad jūs izklīdīsit katrs savā vietā un mani atstāsit vienu. Bet es neesmu viens, jo Tēvs ir pie manis. To visu es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Daudziem no mums ir nācies rūpēties par bēgļiem, par cilvēkiem, kam savu zemi ir nācies pamest kara briesmu dēļ un piespiedu kārtā doties svešumā. Gan bēgļiem, gan arī tiem, kas viņiem palīdz. Šīs rūpes bieži saistās ar pārbaudījumiem un izaicinājumiem. Tādos brīžos vajag sev atgādināt, ka ir svarīgi izdzīvot un izturēt konkrēto dienu. Mums visiem ir cerība, ka pienāks brīdis, kad karš beigsies un dzīve atgriezīsies normālās sliedēs. Mēs nezinām, vai tās būs nedēļas, mēneši vai gadi, bet mums vienmēr ir cerība un apsolījums. Bet reizēm jāatzīst, ka dzīves grūtības nebūtu nav pārējošas. Dzīve ir nepārtraukta, grūtībām un izaicinājumiem pilna notikumu virkne. Protams, ir cilvēki, kuriem izdodas nodzīvot miera un pārticības pilnu dzīvi. Bet ja neesam no viņu vidus, tas nebūtu nenozīmē, ka nevaram dzīvot ar mieru sirdī. Jēzus mums ir teicis, to visu es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Ko gan tas nozīmē? Tas nenozīmē, ka visas grūtības tūliņ pāries. Viņš mūs ir brīdinājis arī par grūtībām un ciešanām. Būt mierā nozīmē atcerēties, ka piederam kādam, kurš nāvi ir uzvarējis un augšām cēlies, lai sakautu visus ļaunuma spēkus un padarītu mūs par saviem bērniem. Tas nozīmē atcerēties, ka Jēzus pasauli ir uzvarējis, un tā kā mēs piederam viņam, tad līdz ar viņu dalām uzvaru pār ļaunumu. Kungs, palīdzi man paļauties uz tevi un ikdienas dod man savu mieru. Āmen.